Ērģeles ir rindas baznīcas lepnums. Tās veidotas uz kolonnu balstīta gara šaura balkona ar ornamentālām siluetes zāģējuma margām. Ērģeles 1853. gadā darinājis no Vācijas ieceļojušais meistars Karls Bitners, kurš sadarbībā ar vietējo ērģeļbūves meistaru Kārli Aleksandru Hermani līdzīgas ērģeles būvēja arī Valteiķu un Apriķu baznīcās. Uzraksts ērģelēs liecina, ka 1865. gadā ērģeles ir pārbūvētas. Padomju gados Vēncpils arodskolnieki kolhoza talku laikā bija ielauzušies baznīcā caur logu un stipri izpostījuši ērģeļu stabules. Gandrīz 40 gadus instruments nebija lietojams. 2005. gadā ērģeles Ugāles ērģeļbūves darbnīcā atjaunoja mācītājs Jānis Kalniņš. Kopš tā brīža rindas baznīcā notikuši vairāki ērģeļmūzikas koncerti ar ievērojumu mūziķu piedalīšanos. Instruments skan lieliski, jo baznīcā ir varena akustika. Piedāvājam noklausīties ērģeļspēles fragmentu Ata Stepiņa izpildījumā.